Mani sauc Anna Tauriņa un aprīlī man būs 60 gadu. Es esmu piedzimusi Iecavā. Mana mamma arī ir bijusi skolotāja, tāpat kā es. Visu mūžu nostrādājusi Iecavas bērniem. Manas pedagoģiskās darba gaitas aizsākās bērndārzā Dartī, kur strādāja par audzinātāju jau no laikam pēc 8. klases vasarā. Un pēc tam, beidzot Iecavas vidusskolu, aizgāju mācīties uz Liepājas pedagoģisko institūtu. 1986. gadā, kad institūtu beidzu, sāku strādāt un pamūžu 8-gadīgajā skolā. Visu šo laiku arī strādāju. Skolas gan ir mainījušās dažādu ģimenes apstākļu dēļ, bet ne brīdi neesmu mainījusi profesiju un arī gribēšanu būt par kaut ko citu vai strādāt par kaut ko citu. Jau kādus pēdējos 2 gadus diezgan slikti jūtos, grūti pastrādāt bija, bet turpināju strādāt. Vārds ir Andrejs Ērbuls, es esmu ārsts, es esmu kardiologs, es īstenībā diezgan daudz gadu strādāju kardioloģijā un es, protams, esmu arī, zinām, mācību spēks Latvijas universitātē un arī pētniecībā darbojos un tā mana ikdiena faktiski sastāv no vairākām daļām, kas ir visnepatīkamākā, tā ir administratīvā daļa, un tad ir vispatīkamākā, kas ir tā ārstēšana un tieši palīdzēšana cilvēkiem, bet varbūt, kas ir visvajadzīgākā, tā ir to dažādu ziņu par to, kas mums draud, kāda mums ir riski, kas attiec uz kardiovaskulāru saslimšanu, ne tikai īstenībā tie ir ļoti līdzīgi arī onkoloģiskām saslimšanām. Šie paši riski, tā ir tā varbūt informācijas nodošana mūsu tautai. Latvija ir tā, ka mēs dažreiz nepamatot mazliet, ja mēs salīdzinamies ar pasauli, mēs mazliet nepamatot sev bildinām pelnus uz galvas. Skaidrs, ka mēs bijām ielaiduši īpaši padomju okupācijas laikā un daudzos tāds, kuri tie, kas ir dzimuši, kam tagad ir 60, kas īstenībā ļoti jauni cilvēki, viņi ir dzimuši un ļoti ilgu laiku pēc būtības nodzīvojuši vēl tajā padomju okupācijas laikā, pēc tam arī vēl 90. gadi, kas galīgi nebija sakārtot, un arī pat īstenībā 2000 tie pirmie gadi, un tādēļ mums varbūt daudz paradumi un daudz lietas nav īsti tādas, kādas bija attīstītās rietumu valstīs un tajā zelta miljardu valstīs, ko mēs visvairāk gribam salīdzināties, kaut arī no mūsu īstenībā pasauli daudzreiz lielāka un tāda augsts asinsspiediens. Tas viens ir noteikti smēķēšana, ko es gan liktu gandrīz kā pirmo to risku faktoru. Tas noteikti ir mazkustīgs dzīvesveids. Tas noteikti ir augsts holesterīna līmenis, ko starp citu mēs dažreiz tiešām arī neesam nemaz tik vainīgi, jo mums ir tās saucamās ģimenes hiperholesterīnas vai iedzimts augsts holesterīna līmenis, un tad tā noteikti ir pārmērīgs liekais svars. Tās ir tās galvenās lietas, kas ir mums jāskatās. Bet tad nāk vēl vairākas mazas lietiņas, kas, viņas nav tik mazas, ir pārāk augsts pulsfrekvents, kas ir aritmijas arī noteikti. Un tagad runā par pavisam moderniem riska faktoriem, tie ir tā, kur jūs vispār dzīvojat un kāda ir vide, kāds ir vidas piesārņojums un tāds. Un piedāvājam tā viena, un starp citu, tur ir ļoti daudz psihoemocionāli jautājumi, kas pašreiz ir kādā jūs esat pat kāda bērnība bijusi jums un daudz tāds, un arī vieta no tā, kur jūs dzīvojat, pat ja jūs dzīvojat Latvijā, tad vieta, kur jūs dzīvojat, jo tam ir ļoti liela nozīme. Arī skolā strādājot un bērniem strādājot, kas pats par sevi noteikti stress, un vēl, kas ir viena lieta, tas ir, pieņemsim, viens no riska faktoriem
ir darba un atalgojuma, šī nepietiekama pieņemsama atalgojuma, šī proporcija. To es centos atcerēties, ka es gāju uz darbu. Bet kā man gultai apkārt gadījās mīļiet, to es nesapratu. Un tad pamazām pa vārdam tika atsāstīts, ka oktobra vidū es patiešām esmu līdz darbam tikusi un darba vietā nokritusi ar sirdskaiti. Un ir pagājuši no tā jau 5 mēneši, ka es cenšos kaut cik atgūties. Un starp citu, tas ir vislabākais, kas var būt, ka, pieņemsim, bērni un mazbērni rūpējās par saviem vecākiem un vecvecākiem. Un ja viņi paši nepieskat, tad tie jau mēs kādreiz organizējam tādas akcijas, ka skolnieki sāk rūpēties par saviem vecvecākiem, izmērot asinsspiedienu. Viņiem pašiem tas ir interesanti. Kādu brīdi atpakaļ, pāris dienas atpakaļ biju aizbraukusi uz skolu. Meitas man aizveda satikt manus pēdējos skolēnus. Un tur apraudājās viņa, apraudājos es. Šitas, kas tev rokā ir dežurantē par tām pūlēm, ko viņas ieguldījušas. Man bērni prieks, es dzirdu tik daudz labu vārdu, tagad skolotāji visi sanāca kopā. Man paties prieks, Romāna, par tevi dzirdēt daudz labu. Man prieks arī, ka jūs respektējat, ka nav tā, ka Romāns sākumā mums neklausa. Izvērtējat, ja padomus ir labs. Paklausīt. Tā arī līdz galam neesmu pateikusi arī vadībai, ka darbā droši vien neatgriezīšos. Skolas mācību pārziņa, kas ir ļoti atsaucīgs cilvēks, līdzjūtīgs, cenšas man iestāstīt, ka rudenī gaidīs man atpakaļ skolā. Un šoka laikā dažreiz cieši smadzeņu darbību. Un tas ir jautājums, kāpēc tā cieši. Un tad tas ir, protams, tas nav 100%. Bioloģiskās sistēmās nekas nav 100%, un cilvēkiem vēl jau vairāk. Bet tomēr tas, kas mums ir jādara, ja mēs redzam, un mums ir jāatpazīst šīs pirmās pazīmes infarkta, piemēram, cilvēki zaudēs samaņu. Ja viņam bijuši šīs sāpes krūtīs, to gan parasti dažreiz ir šie gadījumi, ka viņš vienkārši nemaz nejūt sāpes, bet jau sākās tas šoks. Kaut gan viņš pats jūt sāpes, viņš tikai to pēc tam neapzinās, varbūt sākās ar šo samaņu zaudējumu. Tad mums ir jāzina, kā sniegt šo pirmo palīdzību, noguldīt uz zemes, un tad ir jāpaskatās atkarībā no tā, vai cilvēks elpo vai neelpo.
Bet jebkurā gadījumā mums ir jāsāk sirds masāža, jo sākot sirds masāžu, un tas ir apmēram dažādi, tu saki, tagad saka, vai rīvst arī neelpināt mutē, ka var tikai masēt. Principā normāli, ja jūs to mākiet darīt, tad jums vajadzētu tomēr to galvu atlikt apakaļ un uz 30 vai uz 30 sirds masāžām, kur jūs ieliekat uz te vidējā, faktiski apakšējā trešdaļā tās rokas tādās kopā piedom, tad tai masāžai ir jābūt pietiekami stiprai, nebaidoties īsti salauzt tās ribas, tad jums vienkārši jāsāk šī masāža, jo tas, tur nav nekāda brīnuma, vienkārši šīs masāžas laikā jūs mehāniski pildiet šos sirds pumpju funkciju un jūs apgādājat smadzenes ar skābekli, ja, ko nes mums asins. Un, protams, bet paralēli, vai pat, ja jūs esat vispār viens, kas palīdz, tad jums, protams, ir nevis jāsāk ar to masāžu, bet jāizsauc ātrā palīdzību. Mēs zinām ātrās palīdzības numuru, tas ir 113, ja? 113. Mēs zinām šo numuru un ar to sākam, jo tā palīdzība, jo tā uzreiz profesionāli sniegs to palīdzību tālāk, bet mēs sākam ar masāžu. Nevis skrienam prom, nevis skrienam pa stāviem, bļaujam palīgā, bet sākam darboties. Un vienalga mums patīk, vai tas nepatīk, citiem cilvēkiem varbūt nepatīk pieskarties otram vai kā. Tas ir mūsu tā kā pienākums un uzdevums. Ja? Un tas mums ir jāsāk mācīt no bērnu vecuma arī, ka tādas lietas vienkārši notiek. Nevis izvairīties no tā, bet ka tādas notiek. Un tad tas nākamais ir, protams, tas jau ir ātrās palīdzības laiks, jo mēs ātrāk nonākam. Tā kā mēs sakam, ka laiks ir muskuls, sirds muskuls, ja mēs ātrāk nonākam tajā slimnīcā, ja mēs ātrāk saglābjam to situāciju. Bet vēl vienreiz, īstenībā tas, ko mēs vēlamies un ko mums jādara absolūti viss. Protams, pirmais mēs glābjam dzīvību, bet pēc tam mums jādara absolūti viss, lai šis cilvēks, kas ir ciets no tā, atgrieztos vidē, varbūt nevienmēr, viņš pēc tam var būt, protams, lidmašīnas pilots vai vēl kas, bet ja tas nav saistīts īpaši ar citu cilvēku tieši to dzīvību, vēl kaut ko, tad katrā ziņā noteikti par sociālu adaptāciju vispār nav runa, bet arī darba vietā, jo īstenībā darbs un sociāla adaptācija ir vislabākā rehabilitācija. Tas ir 100% zināms, tas nav pat apspriežams. Ar sliktu psihoemocionālo un fizisko stāvokli jūsu risks, un nerunājot par tām pārējiem riska faktoriem, ko es teicu, jūsu risks kādam kardiovaskulāram notikumam ir pietiekami augsts, kamēr atkal šis kardiovaskulārais notikums vai bailes no tā bieži vien samazina jūsu fizisko un sociālo un mentālo aktivitāti un veselību. Un tādēļ mums šis burvju loks ir jāpārauj. Un tas, protams, ir jāsāk ar pašu to bērnību, bet nevienā vecumā, ne pie vienām slimībām, tādu nav vienkārši, izņemot tās, kas varbūt tiešām ir tik briesmīgi, ka mēs tur nekā nevaram izdarīt. Un pat tad mums ir kaut kas jāmēģina palīdzēt. Tas noteikti ir jebkāda veida fiziskas un mentālas aktivitātes. Tādēļ, principā, tās fiziskās aktivitātes var sākt jebkurā vecumā. Īstenībā man kādreiz prasa, vai pēc sirds operācijām vai es varēšu sportot. Mīļie draugi, pēc sirds operācijām nevis jūs varēsiet sportot, jums ir jāsāk sportot, jums ir jāsāk vēl vairāk sportot. Jums ir pēc būtības, ja jūs kaut ko saplēšat, kāpēc tur muskuļus vai kājas vai vēl kaut ko, tad jūs to vingriniet, kāpēc viņu uzvingriniet labāk nekā varbūt to otru roku vai kāju vai vēl kaut ko. Un tieši tāpēc sirsniņa mums ir viena, tā ir kā Dieva dāvana, vienīgā orgāns, kas pukst un kustās tādā, ja? Un kur ir daži domā, ka ir dvēseli iekšā, bet to mēs nezinām. Man ļoti paticis ir sportošana, protams, tādā amatieru līmenī. Paticis skriet, peldēt. Es esmu spēlējis basketbolu jau pat no 1. klases. Un te man meitas iedeva tādu lapiņu, ka es esmu skrējusi arī Baldonas krosā. Tas ir bijis pavisam nesen. Atbraucam uz Baldonas stadionu, apsījāmies, kur pavasarī atkal jāsāk skriet. Šeit es pagājušajā gadā dabūju 2. vietu veselības skrējienā.
sajūtām nav nevainas. Tikai nezinu, vai es varētu noskrīt vēl vienā. Nē, asars birst. Par augstu. Vēl jau varētu kaut ko liederīgāk darīt, piemēram, nogrābt stadionu. Principā es tomēr ļoti daudz salīdzinot ar visu pasauli, vienalga, vai jūs ņemat Āziju, vai jūs ņemat Ameriku, vai jūs ņemat Eiropu. Āfrika varbūt es mazliet mazāk zinu, bet to pārējo pasaules es tiešām labi zinu, un tā vienkārši ir kā ir. Latvieši un Latvijas tauta ir ļoti inteliģenta tauta, un mums vienkārši ir vēl vairāk jādod šī informācija, tas ir viens, bet informācija nepietiek, ka jūs viņu ziniet, jums arī tā ir jāseko. Un tas, kas mums ir vajadzīgs vairākas lietas, mums vajadzīgs augt visā sabiedrībā, sākot no vienalga kādā. Mums ir pirmkārt vajadzīga izglītība, un mums ir jebkura profilaks, ko mēs saucam, tas ir jāsāk ar bērniem. Mums jāsāk ar bērniem tas, ko mēs jau runājam, kas ir skola. Un, protams, pēc nedrīkstam aizmirst nevienu arī tam, kam ir 95 gadi un 105 gadi, kā mēs nu pat redzējām un tā tālāk. Un tā otra lieta ir pieejamība. Pieejamība pareiziem medikamentiem, tiem, kas var palīdzēt. Un pieejamība ārstiem, kuri arī var palīdzēt. Respektīvi, mums nav stāsts ārstu kvantitātei, ārstu kvalitātei, bet nevajag aizmirst, ka bez ārstiem ir arī ļoti daudz citi medicīnas darbinieki, un tos mums vairāk ir jāattīst, jo viņiem ir vairāk laika runāt. Un tās ir augsti izglītotas medicīnas māsas, augsti izglītoti medicīnas asistenti, ārstu asistenti, un tas ir arī skolotāji un tā tālāk. Un, ja jūs man prasiet, kā es redzu Latvijā to sirds veselību, tad es redzu viņu ļoti labi, un es īstenībā uzskatu, ka mums ir jābūt tikpat reti, kā es nezinu, es kādreiz teicu, kā leprai vai vēl kaut ko mēs esam izkauduši līdz, teiksim, 60 un 65 gadiem, pēc būtības, tam ir jābūt tiešām jau tādam unikumam. Nebūs nulle, nekad nebūs, tā vienkārši nenotiek. Bet mums ir īstenībā līdz tam vecumam jābūt pilnīgi brīviem no sirds, teiksim, tādām, kas nav iedzimts varbūt, un varbūt kā citādi tādu saslimšanām. Un tas ir iespējams ar sabiedrības dzīdu iesaisti un mūsu vispriekšnoteikumi. Es jau priecājos par to pašu, kas jau ir noticis pēdējā laikā, jau varu aiziet viena pat līdz tuvinam veikalam, kas man sākumā nebija atļauts, varēju tikai pārvietoties tikai pa istabām. Varu apiet jau apskriet ap māju, to gan es daru tikai tumsā. Diez, ko jau negribas, ka visi iecau skatītos pēkšņi uz manis, ka es skrienu tikai ap māju, nevis eju stadionā skriet. Un tagad man ir grūti, jo liekas, ka vēl fiziskā spēka pietiktu, bet kaut kas tā kā smadzenēs. Kaut kas nav riktīgi. Bieži gribas raudāt. Nevaru atcerēties daudz ko, kaut kas sajūg.